Es esmu Emils. Es strādāju SEB bankas klientu apkalpošanas centrā. Mans darbs ir palīdzēt jauniešiem atrast piemērotākos risinājumus naudas lietās. Piemēram, banku kartes. Tev noteikti ir karte, bet vai tu zini, vai tā ir norēķina karte vai kredītkarte? Norēķina karte pilda pašas vienkāršākās funkcijas. Ar to tu vari norēķināties veiklā vai internetā, izņemt vai iemaksāt skaidru naudu bankomātā. Un tas arī viss. Savukārt kredītkartei ir daudz plašākas iespējas, jo tikai kredītkarti tu varēsi iznomāt automašīnu ārzemēs, un arī vietnīcās bieži prasa kredītkartes. Un runājot par ceļošanu, tā ir īpaši noderīga, jo kopā ar to varēs noformēt arī ceļojuma apdrošināšanu. Kredītkartes ir viena no svarīgākajām funkcijām, tev būs pieejama arī papildus līdzekļi, ja nu gadījumā pēkšņi vajag kaut ko nopirkt, vai līdz mēneša beigām aptrūkusies nauda. Tomēr, ja bankas piešķirtie līdzekļi tiks izmantot, tie būs arī jādod. Jā, un vēl, kartes tagad ir bez kontakta. Tas nozīmē to, ka daudz kur pasaulē un arī Latvijā, iepērkoties līdz 10 eiro, var samaksāt vienkārši pietuvinot karti terminālim un pat neievadot PIN-kodu. Atgādināšu gan, ka kredītkarti var saņemt tikai tie, kuriem katru mēnesi ir regulāri ienākumi. Ja tev tāda ir, tad pieteikties kredītkartei pavisam vienkārši. Ja jau esi SEB bankas klients, to var izdarīt mūsu internetbankā. Ja vēl neesi, droši dodies uz filiāli. Bet ja tev ir vēl kādi jautājumi vai vēlies uzzināt ko vairāk, droši zvani man Emīlam vai maniem kolēģiem uz SEB klientu apkalpošanas centru. Mēs tev atradīsim labāko variantu.